Daudz un dažāda informācija ir izskanējusi par nacionālo aviokompāniju Air Baltica. 2. aprīlī mēdīji tika aicināti uz preses konferenci, lai uzzinātu pozitīvas ziņas. Ir apkopoti pērnā gada rezultāti un Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica pērn strādājusi ar 1 miljonu eiro tīro peļņu, salīdzinot ar 27 miljonu eiro zaudējumiem 2012. gadā. Tādējādi Air Baltica spējusi atgriezties pie peļņas gadu agrāk nekā sākotnēji tika plānots. Let's come to the financial results of the year. 2013. gads ieejas Air Baltica vēsturē ar to, ka mēs pierādījām, ka pat grūtos laikos ir iespējams sasniegt nospraustos mērķus. Mēs esam veikuši restruktūrizāciju, kontrolējot izmaksas, pārvaldot kapacitāti un uzlabojot efektivitāti. Liela nozīme situācijas uzlabošanā noteikti ir tam, ka Air Baltica atteicies pilnībā no Fokker tipa lidmašīnām. Mēs lidojam ar modernākām lidmašīnām. Mums ir jauns Bombardier Q400 lidmašīnas, un patiesībā turbopropelleru flote Air Balticam ir pat jaunākā Ziemeļa Eiropā. Jaunāks nevienam nav. Protams, to flotu, kas mums ir moderna, jauna, mēs arī izmantojam krietni efektīvāk nekā iepriekš. Katra lidmašīna lido aptuveni par 15% vairāk vasaras sezonā, nekā viņi lidoja iepriekš. Un lidmašīna pelna naudu, kad viņi ir gaisā. Un, ja mums ir tā viena lidmašīna var strādāt noteikti nosacīt par 15% vairāk, tas ir tikai labāk, jo viņi ir tam būvēti, lai viņi varētu lidot, un tas ir tikai atkarīgs no aviokompānijas, cik efektīvi to lidmašīnu var izmantot. Es vēl šorīt redzēju fotoattēlus no ražotnes, kur CS300 lidmašīna jau tiek likta kopā, un tā kā mēs viņu tiešām sagaidīsim flotē jaunu, modernu lidmašīnu, tad mums būs pat modernākā flota Eiropā, ja mums būs gan jaunas turbopropelleru lidmašīnas, gan jaunas arī reaktīvās lidmašīnas. Jāuzsver tas, ka ieguvēji no Air Baltica peļņas būs visi. Šodien mēs uzsakām lielu kampaņu, mēs dalāmies ar to peļņu, jo mēs piedāvājam jau lētākas biļetes. Vesels miljons lētu avio biļešu tikai šonedēļ. Un tas ir viens no veidiem, kā mēs to varam darīt, piedāvāt pieejams avio biļetes. Otrs ir tas, ka mēs varam piedāvāt jaunas maršrutus. Air Baltica nodrošina tiešos lidojumus no Rīgas uz 60 galamērķiem. Air Baltica piedāvā ērtus savienojumus no sava tranzīta mezgla Rīgā uz galamērķiem aviokompānijas maršrutu tīklā Skandināvijā, Eiropā, Krievijā, NVS un tuvajos austrumos. 2014. gada vasarai Air Baltica ir ieviesusi 6 jaunus galamērķus – Burgasa un Varna Bulgārijā, Palma de Mallorca Spānijā, Bukareste Rumānijā, Gēteborga Zviedrijā un Aberdīna Skotijā. Un, protams, mēs to maršrutu sarakstu arī noteikti pārskatīsim, sekojot līdz pieprasījumam. Ja būs pieprasījums, noteikti piedāvāsim jaunas patīkams maršruts. 28. martā Spīķera koncertzālē norisinājās Latvijas būvnieku asociācijas skate Gada labākā būve Latvijā 2013 un Latvijas būvinženieru savienības rīkotais konkurss Gada būvinženieris Latvijā 2013. Jau 3. gadu pēc kārtas Latvijas būvnieku asociācijas skatē Gada labākā būve Latvijā nominācijā Jaunbūve par labāko atzīts būvu kompānijas Arčers būvēts objekts. Par 2013. gada Jaunbūvi Latvijā žūrija atzinusi Latgales vēstniecību Gors, ko no 2010. līdz 2013. gadam Rēzeknē būvēja kompānija Arčers. 2012. gada labākā Jaunbūve Latvijā bija valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vieta Daugavpils cietoksnī, bet 2011. gadā šajā kategorijā uzvarēja dzīvojamo ēku komplekss Rīgā Valdeķu ielā. Atgriežoties pie Latgales vēstniecības Gors, viens no sarežģītākajiem uzdevumiem būvniecības procesā bija nodrošināt teicamu akustiku koncertzālēs, lai vienlīdz labs skanējums būtu dažādu muzikālo žanru koncertiem un pasākumiem. Kā uzsvēra SIA Arčers būvniecības projektu vadītājs Uldis Dundurs, šis projekts būvniekiem bija nopietns izaicinājums. Latvijā līdz šim nekas līdzvērtīgs nav tapis. Īpaši izaicinājums bija akustiskie risinājumi. Būvnieku uzdevums bija ar piemērotāko tehnoloģiju un materiālu palīdzību izveidot pilnībā kontrolētu akustisko sistēmu un novērst skaņu kustību uz āru. Latgales vēstniecības Gors koncertzāļu akustiku atzinīgi novērtējuši gan pašmāju mākslinieki, gan profesionāli eksperti no Zviedrijas, kuri
sniedza padomus un līdzdarbojās akustiskās sistēmas izveides procesā. Par teicamiem akustiskiem risinājumiem Latgales vēstniecībā Gors būvkompānija Arčers skates noslēguma ceremonijā saņēma arī kompānijas Knauf atzinības rakstu. Par labāko publiskās ārtelpas objektu Latvijas Būvnieku asociācijas skates žūrija atzinusi pērn atjaunotās Kultūras pils Ziemeļblāzma parka teritoriju, bet visa Kultūras pils kompleksa atjaunošana skatē atzīta par otru labāko nominācijā rekonstrukcija. Īpaši atzinību izpelnījies šā objekta būvdarbu vadītājs Armands Andersons, kurš ieguvis pirmo vietu Latvijas Būvinženieru savienības konkursa nominācijā Gada būvdarbu vadītājs Latvijā 2013. Kultūras pils Ziemeļblāzma un tai piegulošā gandrīz 5 hektāru plašā parka rekonstrukciju un restaurāciju Arčers sāka 2011. gada jūlijā, bet darbus pabeidza 2013. gada maijā. Parkā atjaunotu veidoli ieguvusi rotonda un grota, izbūvēts tējas namiņš, atpūtas lapene, ierīkots daudzfunkcionāls aktīvo un nodarbību laukums, bērnu rotaļlaukums, iekopts arī franču dārs ar strūklaku. Bijušā uzbēruma vietā izbūvēts 36 metru augsts skatu tornis. Arčers šogad kļūs arī par Latvijas būvmateriālu ražotāju asociācijas balvas Latvijas lietas koks laureātu kā uzņēmums, kas savā darbā visvairāk izmanto vietējo ražotāju produkciju. Latvijas Būvnieku asociācijas skatē Gada labākā būve Latvijā 2013. nominācijā Gada labākā rekonstrukcija pirmo vietu ieguva kompānijas Sija Āboltiņa būv uzņēmums AG objekts Rīgas dizaina un mākslas vidusskola Lāčplēša ielā 55. Šī ir viena no retajām koka ēkām Rīgā, kas saglabājusi savu sākotnējo funkciju. Te arodu jau vēsturiski apgūši tēlnieki un keramiķi, un viens no atjaunošanas mērķiem ir bijis pievērst uzmanību koku mantojuma saglabāšanai. Āboltiņa individuālais būvuzņēmums AG savu darbību uzsāka 1991. gada 5. jūlijā un sākotnēji galvenokārt specializējās projektēšanā un būvuzraudzībā, taču pamazām arvien vairāk sāk iesaistīties būvniecībā, un uz šodienu kompānija jau veic pilnībā visus darbus, kā teikt, no projekta līdz pat atslēgai. – 1819. gadā celtās skolas ēkas projekts ir izstrādāts pēc starptautiskās pieminekļu aizsardzības organizācijas Europe Nostra iniciatīvas, kura 2000. gadā piedāvāja Rīgas pilsētai kopīgiem spēkiem atjaunot kādu vērtīgu koka māju. Starptautiskā projekta mērķis pievērst sabiedrības uzmanību koka mantojuma saglabāšanai un rādīt paraugu, kas prezentē Rīgas koka arhitektūras kvalitātes, tradicionālo materiālu un celtniecības metožu lietojumu, kā arī demonstrē mūsdienīgu pieeju vecu koka ēku renovācijā. Tika vecas ēkas reti, kad mēģina salāpīt, atzīst vidusskolas direktors Alvis Līdeka. Bet darbs ir padarīts, un Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas darbnīcu ēka savas durvis vēra šī gada 27. martā. Jau 22. reizi izstāžu kompleksā Rāmava notiek starptautiskā lauksaimniecības izstāde Pavasaris 2014, kura norisinās no 3. līdz 6. aprīlim. Un tieši Sija AML ir tie, kas aizsākuši tradīciju rīkot šīs daudz apmeklētās un katru gadu gaidītās lauksaimniecības izstādes Rāmavā. Šodien Ķekavas nodomas vārdā mēs sirsnīgi pateicamies Mārģerim Lūsim un viņa kolektīvam par šo skaisto, plašo, ļoti lielo izstādes kārtējo organizēšanu. Un pasniedzam šo nelielo suvenīru, lai viņš vienmēr būtu kopā ar mums, ar pašvaldību. Paldies! Šajā gadā izstāde ir pulcējusi 306 dalībniekus. Piedāvājuma klāsts ir ļoti plašs. Tātad sākot ar traktoru tehniku, kas ir plaši pārstāvēt, zemes apstrādes tehniku, ražas novākšanas tehniku, fermu aprīkojumu, ļoti modernu fermu aprīkojumu. Tāpat tās ir padomāts par nelielām saimniecībām un arī to inventāru, kas tām būtu vajadzīgs. Es nemaz nepieminēšu, kad dārzkopiem un mazdārziņu īpašniekiem ir iespēja izvēlēties augļu kokus, košumkrūmus un visu pārējo.
Tāpat tās izstādē ir apskatām truši. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šajā pavasara izstādē ir plašāk pārstāvēta komunālā un celtniecības tehnika. Izstāde ir augusi roku rokā ar lauksaimniecības sektoru kopumā. Mēs redzam, ka izstāde ir no 35 dalībniekiem pirms 22 gadiem ir pieaugusi līdz 300, vairāk kā 300 dalībniekiem šobrīd. Kā katru gadu un arī pavasara izstādēs Rāmovā ir diezgan plaša semināru programma. Un tas ir gan saistīts gan ar lielopu audzēšanu, gan aitu audzēšanu, gan truškopību, gan ar jaunumiem dažādu firmu piedāvājumos, gan lauka apstrādēji, gan arī ar minerālu mēslu un auga aizsardzības līdzekļiem. Tā kā speciālisti tur varēs gūt atziņas savai tālākai darbībai laukos. Šie semināri, šī izglītošie pasākumi bieži vien ir tie, kas pievilina ļoti daudz apmeklētājus šeit. Apskatoties izstādi, var redzēt mājražotājus, var redzēt lielos ražotājus, nodibināt kontaktus. Kontakti ir pats vērtīgākais, ko iegūst. Lauksaimniecības sektors Latvijā tradicionāli ir bijis tas, kas nodrošina gan Latviju, gan spēj vēl ievērojamos apjomos eksportēt. Un tas ir tas, kas mums ir kopumā jānotur, un šī tradīcija, šī sektora loma ekonomikā mēs nedrīkstam viņu samazināt. Un te ir jāņem vērā to, ka šobrīd esošās atbalsta programmas jaunajā plānošanas periodā ir fokusēti vairākos virzienos vērsts tieši uz to, lai mūsu lauksaimniecība būtu dažādāka, lai viņi būtu konkurētspējīgāka un efektīvāka. Bez izstāžu organizēšanas AML nodarbojas arī ar tirdzniecību. Un mūsu stendā mēs sadarbojamies ar vairākām ārvalstu kompānijām, un es domāju, arī zemniekiem būs interesanti, un ne tikai zemniekiem, arī medniekiem būs interesanti paskatīties mūsu stendu Rāmovā. Latvija nebūtu nav uzskatām šobrīd par vispārēju industriālu valstu, un tas zaļums, tas zemniecības spēks ir tas, kas šobrīd, man liekas, katram otram latvietim ir kabatā, lai pārvarētu šīs dzīves grūtības. Un patiešām tas darba tikums, kas nāk no zemes, no laukiem, ir tas, kas ir, es domāju, mūsu tautas kopumā spēcīgā daļa. Es ir viss, kas vēl nav paspējuši apskatīt izstādi Rāmovā vēl šodien un rīt. Mūs apmeklēt no 10:00 līdz 5:00 pēcpusdienā. Laipni gaidīt Rāmovā. Liekas, ka par drošību ir daudz runāts, rādīts un stāstīts. Bet vai visi zina, kāpēc dabasgāzei pievieno īpašo gāzes smaržu, jeb oderonu? Vai kāpēc nedrīkst ieslēgt elektrību, ja telpā ir izplūdusi gāze? Vai dabasgāzi var redzēt? Kur jāzvana, kad noplūdusi gāze? Kur jāzvana, ja notic kāds nelaimes gadījums? Uz visiem šiem jautājumiem, un ne tikai šiem, jūs varēsiet saņemt atbildi patīkamo apvienojot ar liederīgo. Jo šodien un rītā Ķīpseles izstāžu zālē norisinās izstāde Bērnu pasaule 2014. Un tur ir iespējams ne tikai uzzināt jaunākos un aktuālākos piedāvājumus bērniem, izklaidēties, bet arī ar dažādu spēļu palīdzību uzzināt vairāk par drošību, saņemt uzskates materiālus un atgādinošas dāvaniņas. Bērni izklaides variantā viņi iegūst zināšanas arī par ugunsdrošību, policiju, par visu pārējo, jo viņiem tas ir jautri. Ja viņš uzzina, ka gāzes smaka ir tieši tāda, tad viņš var pateikt vecākiem, kas ir noticis, jo ugunsgrēku bērni redz. Gāzi viņi neredz, viņi sajūt tikai, un tāpēc tas ir ļoti svarīgi, ka viņi zina to visu. Par laimi Latvijas gāzes avārijas dienestu nākas izsaukt ļoti reti, bet, ja notiek gāzes eksplozija, sekas ir graujošas. Tie uzspraugušie baloni un eksploatatīvie baroni pie vecmāmiņām, tas ir ne tikai pilsētās, bet es arī domāju, bērni brauc uz laukiem, un arī tur tās lietas ir ļoti jāpārdomā. Latvijas gāze visu laiku domā par drošību, nelaimes gadījumu novēršanu, infrastruktūras un pievadu sakārtotību. Tāpēc regulāri tiek organizētas mācības, veikti preventīvie darbi un ļoti liela uzmanība tiek pievērsta tieši bērnu un jauniešu izglītošanai. Tāpat bērniem jāzina, kādos gadījumos saukt ātro palīdzību, policiju vai ugunsdzēsējus. Ne tikai pieaugušie nonāk grūtībās un ir kaut kādas problēmas, traumas, saslimšanas, bet arī bērniņiem var notikt traumas, viņš var nokrist, var teiksim, aizrīties vēl, lai teiksim, pieaugušais zinātu, kā rīkoties un bērns zinātu. Tad, lūk, šī ir tā vieta, kur bērns var apskatīt mašīnu, iekāpt, aptaustīt, mediķi pastāsta, kā mēs rīkojamies dažādās situācijās. Ļoti nozīmīgi ir vecākiem tiešām pašiem vēlreiz un vēlreiz atgādināt bērniem par drošību, īpaši tagad, kad tuvojas arī vasaras brīvlaiks, kad bērniem būs
vairāk brīva laika, un kad vecāki paši ir darbā un bērniem ir iespējas daudz dažādas, un pasakot tomēr līdzi, ar ko viņi kopā tiekās, ar ko viņi kopā pavada laiku, un tiešām arī ar savu piemēru un paraugu rādīt viņiem, kas būtu tā kā svarīgi, lai viņi mācās, jo bērni tiešām mācās no mums pašiem pieaugušajiem. Maziem bērniem vairāk interesē šī tehnika, ja, ar kuru, jo maziem bērniem ir tā, ka ja viņš redz sarkanu mašīnu, un viņš sevišķi, ja viņam ir ieslēgtas sirēnas un tātad šīs zilās gaismiņas, ja, bākugunis, tad viņam asociējas ar to, ka kaut kas ir kaut kur noticis. Ja. Nu, un principā ir tā, ka viņiem vairāk interesē tieši tehnika. Tikko es arī stāstīju skolēniem par to, ar kādiem darbarīkiem tiek veikti glābšanas darbi, jo tieši šis automobilis ir vairāk tendēts uz glābšanas darbiem. Ja? Un šie skolnieki mēģināja arī pacelāt šos darba instrumentus, ar ko ugunsdzēsējiem glābējiem jāstrādā ir principā katru dienu. Ja? Nu, viņi teica, ka kā jūs variet vispār pastrādāt ar šādiem smagiem instrumentiem. Vēl viens aspekts, kādēļ ir vērts doties uz šo izstādi, jo varbūt kāds savus nākotnes plānus saista ar darbu vienā no dienestiem. Bet, lai nu kā, tomēr pats svarīgākais ir saprast to, kā rīkoties nelaimes situācijās, par kurām nekad neviens nezin iepriekš. Ja būs atbilstošas zināšanas, tad jūs neapjuksiet un varēsiet palīdzēt gan sev, gan citiem. Drošība, tas ir pats svarīgākais, kas mums ir, un tā kā mēs gribam pasargāt ģimenei savus bērnus no visādām nepārdomātām lietām, tad mēs viņiem ļoti daudz ar viņiem runājam un ļoti daudz stāstam. Un šeit viņi to visu var ieraudzīt, ka arī citiem tās lietas ir ļoti svarīgas, ne tikai, ka mēs viņus kaut kā mēģinām kaut kā ierobežot. Drošības nekad mums nav par daudz, un tā ir mūsu ikdiena. Mēs taču katrs no rīta varam putru un ejam uz skolu, uz bērnu dārzu un lietojam sabiedrisko transportu un braucam brīvdienās uz jūru ar dzelzceļu. Tā kā es domāju, drošības mums apkārt nekad nevar būt par daudz. Mājās mēs visu izlasīsim, pārunāsim, ko esam uzzinājuši, ko esam iemācījušās, vai ne, meitenes? Zināsi pelīte par gāzi? Tas, kas jāzina par gāzi, nav daudz, bet ir ļoti svarīgi. Piemēram, ja jūs sajūtiet gāzes smaku, tad jārīkojas šādi. Jānoslēdz gāzes plītī krānu un slēdžus, jāatver loks, jāpamet telpas, jāzvana gāzes avārijas dienestam 114 vai 112 un pie mājas jāsagaida gāzes avārijas dienests.